Piesakot nākamo rakstnieku, es gribēju pieminēt to, ka, lai arī viņš izskatās pēc tipiska rakstnieka, ja mēs paskatāmies tā portretiski, varētu iedomāties, jā, ka šis cilvēks ir rakstnieks. Māris Bērziņš ir ļoti noslēpumains un mazrunīgs cilvēks, kurš labprātāk neko nesaka vispār, bet, ja runā, tad tikai atbild uz jautājumiem ar jā vai nē. Un arī savos darbos viņš atklājas ļoti maz, ja mēs paskatāmies viņa grāmatas, romānus. Nu, tas nav viņš, ne Svina garšā, ne aizliegtajā pianīnā, vēl jau mazāk. Viņš nav Vils Lācis. Es ceru, ka vismaz Gutenmorganā ir mazliet no sevis. Ja? Māris Bērziņš rakstnieks par to, kā uzrakstīt par sevi un tā pašā laikā neko par sevi nepasakot. Labdien, jā, tā kā es sāku rakstīt, tad es domāju, ka es tikai rakstīšu. Bet nevis stāvēšu autorijas priekšā un kaut ko runāšu arī. Nu, ar to beigsies tā man profesionālā darbība. Tikai rakstīt. Bet šeit man ir šodien jārunā par rakstniecību kā māksliniecisku izpausmu un tās iemaņu attīstīšanu. Māri jau diezgan izsmeļoši par to pastāstīja. Man patika viņas tas pieteikums, vai mēnesis tiešām spoži spīd. Bet nu, viņi to pagriez savādāk, ka mēs atspīdam, kas arī taisnība un arī to varētu izvērst un par to varētu šo domu attīstīt diezgan interesanti un pat tur tā kāda eseja varētu sanākt par to, bet nu, skaidrs, ka tas mēnesis spoži nespīd, jo, nu, kā es redzu rakstnieka darbu, tad rakstniekam ir nepārtraukti viss jāpēta, jāpārbauda. Mūsu dzīve ir pilna ar stereotipiem, kurus mēs uzskatām jau par neapgāžamām patiesībām, bet kādas tās nemaz nav. Varbūt par kaut ko mēs zinām, jā, nu tas tā nav, bet ir pieņemts tā uzskatīt, ir pieņemts tā to redzēt, pieņemts tā apzīmēt. Nu, tāpat par to spožo mēnesi. Nu, skaidrs, ka viņš nespīd, viņš atspīd. Atspīd viņā saules gaismu. Vai tiešām man arī gribējās uzreiz, es jau nebiju pašā sākumā šeit nemaz paredzēts. Vienkārši no Rīgstena netika, un tad es viņu kādu 3. vai 4. reizi tā aizvietoju, laikam jau profesionāls būšu, Rīgstenas aizvietotājs. Un man jau bija doma rakstīt to pieteikumu tādu, vai debesis tiešām ir zilas? Nu, skaidrs, ka debesis nav zilas. Uzbrauciet 50 km augstumā un paskatieties, cik zilas ir debesis. Tur nekā nav, ne debesu, ne ziluma. Un, nu tā, un vēl daudz lietas, ko ir vērts pētīt dzīvē un pārliecināties vēlreiz, tieši ar savu personīgo pieredzi, nevis kaut kur izlasīt, noklausīties, jā, tante teica, mamma teica, tā jau tas ir un viss, un rolēt tālāk, nedomājot par dzīvi. Nu, nē. Ja es īpaši par tiem, kas grib rakstīt un raksta kaut ko, ir jātiek vaļā no dažādām klišejām un stereotipiem, un tā. Un es ar to nodarbojos, un, piemēram, es sēžu, man patīk kalnu slēpošana, un es esmu Austrijas kurortā kādā, un es esmu iepriekšējā dienā slēpojot neveiksmīgi kritis, metis salto un ar galvu piezemējies, man ir smadzeņu satricinājums, un es guļu, pārējie ir aizgājuši slēpot, un es domāju par sevi, un kas es esmu. Arī tas jānoskaidro. Un tas vispirms jānoskaidro, kas tu esi. Un es domāju, kas es esmu. Es esmu rakstnieks. Nu, kāds tu rakstnieks? Neesi tu rakstnieks. Tā tev nodarbošanās tikai ir. Nu, labi. Es esmu tēvs. Nu, tēvs, vīrs, dēls. Nu, tās tev sociālās lomas atkal ir. Neesi tas. Tā nav tava būtība. Es esmu latvietis.
Nu, latvietis tautība. Nu, kas tad es esmu cilvēks. Es esmu cilvēks. Nu, arī cilvēks, nu jā, es esmu cilvēks, bet tā jau arī tikai dzīvnieku suga tāda. Bet tā dziļākā būtība paliek kaut kur apslēpta, un tā tu sevi centies paši zināt un uzdot šos jautājumus, kas es esmu, un beigās nonāc pie tā, ka tu nekas neesi. Ir pilnīgs tukšums. Un, nu, jā, tu, protams, vari tur tā koķetēt un teikt, es esmu, kas es esmu, ja? Bet nu, to jau Dievs teica. Mozum, tā kā Mozes viņam to prasīja. Nu, lūk, un ar šādu... Nu jā, un pat kvantu zinātnieki tik pieminēti, un viņi jau arī pie tā sāk nonākt. Tas tagad netiek vēl īpaši popularizēts, ka mēs tiešām, nu kas aiz tiem elektroniem, jau tur vairs nekā nav kvanti, kur uzvedās, nevar saprast, kā viņi uzvedās, un viļņi, un daļiņas, un beigās sanāk tā, ka mēs esam radušies no tukšuma. Nu, varbūt kāds teiks no apziņas. Tāpēc, ja jūs gribat kaut ko patiešām patiesi uzrakstīt, tad vajadzētu katram nonākt pie tā sava dziļākā iekšējā tukšuma, un tur paskatīties pa labi, pa kreisi, augšā, lejā, kas tur ir, un tad no tā kaut kas var dzimt. Nu jā, un tajā viesnīcā guļot, pēkšņi pavarās durvis, es tur viens esmu, un iebrauc meiteni ar tādiem ratiņiem, viņa saka, Guten Morgen. Un, ir, Guten Morgens, gatavs. Un tās domas nāk, un par tām domām man vienmēr bijis tāds jautājums. Mēs jau arī sarunu valodā vienmēr sakam, ka doma ienāca prātā. Nevis prāts izdomāja domu, bet doma ienāca prātā. Un tā mana pieredze, es visu pārbaudu ar savu pieredzi cenšos vismaz, ka neko jau cilvēks izdomāt nevar. Un tāpēc vispār labāk ir nedomāt, jo nav vērts domāt. Tā ir tāda, tu tikai sevi sabeidz ar domāšanu. Jo tev, kad tu sāc domāt, tad tu nonāc pie visādiem kreņķiem, pie visādām sliktām domām. Tas ir mokoši. No domāšanas vajadzētu atteikties. Jo tās domas, viņas jau pašas atnāk. Un pašas ienāk prātā. Un taču tu līdz nonākšu pretrunās, jo es teikšu, ka vajag domāt. Un ja tu kaut ko raksti, un tev ir kaut kāda tēma, vai apakštēma, atkarībā no tā, cik garš ir darbs rakstāmais, tad tev tomēr ir jādomā par to tēmu, jāveido tāds iekšējs dialogs, kurā tu izvirzi kādu hipotēzi vai kādu jautājumu, un tad tu pats arī atbildi uz to, tam piekrīti, nepiekrīti. Tā ņemies, kamēr piekūsti, ka vairs nevar izturēt. Un tad tu vai nu izej pagalmā, apsēdies un uzpīpē, vai arī apsēdies meditācijā, un tad uz tās bāzes, tās tavas iepriekšējā dialoga bāzes, tev par šo tēmu sāk nākt galvā domas. Un tu nevari teikt, ka tu viņas esi izdomājis. Nav zināms, no kurienes viņas nāk, no noosfēras, it kā tāds jēdziens arī pastāv. Vai arī tur ir kāds sadalījums, lūk, šī doma iet Akmentiņam, šī doma iet Mārai Zālītei, šī doma Mārim Bērziņam. Un tad tu tās domas pieraksti, un beigās
sanāk tā, ka mēs pat īsti rakstnieki neesam, mēs esam tādi pierakstītāji. Es kādreiz tā diezgan skeptiski izturējos pret cilvēkiem, pret rakstniekiem, kuri diezgan patētiski kādās intervijās teica, es jau pats neko nerakstu, tas man atnāk no augšas. Un likās tā, tā drusku samāksloti tā. Bet īstenībā tā ir patiesība. Viņai taisnība, varbūt man viņa izpausmes forma nepatika, bet jā, tas viss atnāk nezinu no kurienes. Ko es vēl gribēju teikt šai sakarā? Jā, tas arī attiecās uz rakstniecību, bet ir tāda visiem zināma lieta, bet ikdienā, man liekas, daudz mēs par to nedomājam. Pasaules dualitāte. Mēs dzīvojam duālā pasaulē. Šī pasaule, uz kuras mēs, varbūt citas pasaules ir citādākas, bet mēs dzīvojam duālā pasaulē. Par pret, diena, nakts, labs, ļauns, rīts, vakars. Arī pati daba parāda, ka šeit viss ir uz pusēm. Protams, ir pa vidu kaut kas, ir dažādi tie slāņi, bet ir tomēr viss duāls. Dienas garums caurmērā gadā ir tikpat garš, cik nakts garums. Dzīvojot uz ekvatoru, to vislabāk var novērot, bet arī pie mums gada garumā dienas un nakts garums izlīdzinās. Un tādas diezgan daudz fizikālas lietas pierāda šo pasaules dualitāti. Rakstniecībā arī ir kaut kāds dualisms, tā nosacīti traģēdija, komēdija. Un tāpēc es nonāku pie secinājuma, ka vislabāk, ja mēs gribam atrast tādu zelta griezumu, pēc kā arī vienmēr cilvēki tiekušies, tad jāraksta traģikomēdijas, jo tad būs tā dzīve vispilnsinīgāka. Jāmeklē zelta vidusceļš, kas varbūt nevajag vienmēr tikai to, bet varbūt arī noslīdz pa labi, pa kreisi, bet tas būtu tā vispilnsinīgāk. Un es vēl gribēju par brīvo gribu, kuras nav, protams, kaut ko pateikt, jo man vienmēr tas ir brīnums, ka es esmu rakstnieks. Jo es neko neesmu darījis, lai es būtu rakstnieks. Man ir bijusi tikai atkal tā doma, ienāca tīņš, es varētu kaut ko uzrakstīt. Pamēģinu, jā, kaut kas tur sanāk, tīņš, neviens nesaka, neraksti vairāk. Labi, es rakstu tālāk. Jā, arī rakstot kaut kādas prasmes, darbs darītāji, tas jau visiem skaidrs, jo tu vairāk raksti, jo tu tur, teiksim, labi, es tagad neminēšu, man vairs nav laika, ja, bet par to brīvo gribu es vienkārši gribēju pateikt to, ka ir jāļauj dzīvei plūst, vienkārši jāļauj dzīvei plūst. Un viss, kam ir jāuzrakstās, tas uzrakstīsies. Un kam nav jāuzrakstās, tas neuzrakstīsies. Esiet mierīgi. Paldies! Paldies!